Sveiciens vasarā! Nu jau klāt ir jūlijas un skatāmies jūlija prognozi. Paskatīsimies jūlija kopējo noskaņu, paskatīsimies, ko aktivizēt jūlijā, kādiem procesiem pievērsties un ko savukārt jūlijā mazināt vai nolikt malā pavisam. Un visbeidzot, kā parasti, padomas veiksmīgam mēnesim. Nu un lūkojam, ko mums stāsta kārtis. Kopējā mēneša noskaņa ir kārtis, zobenu bruņinieks un spēks. Kopā šīs kārtas runā par to, ka mēnesis kopumā būs ļoti ātrs, dinamisks, būs liela apņēmība, spēks un, es teiktu, arī drosme realizēt idejas, pat pārdrošas idejas. Vispār izteikti varbūt tas, ka kaut kas ienāk prātā, gribu šo un tieši tā kā es esmu izdomājis un ne pa labi, ne pa kreisi, un tad arī lielā jaudā iet un to realizēt. Ja tu tici savai idejai un ja tu tici, ka tev ir spēks un drosme to izdarīt, tad neatliec to. Dodies tajā, ko tu esi izvēlējies. Varbūt daudz kustības, varbūt daudz braukšanas, un tas viss var prasīt reizē spēku, fiziskos resursus, un tāpat laikā šī te kustība, dinamika, tur, šur, visur paspēt, visur laikā un vēl visu, ko iekļaut savā ikdienā, tas vienlaikus var patērēt spēku, bet kaut kādā ziņā tas arī var uzlādēt. Tā teikt, ķert vasaru pilnām saujām un pilnā tempā. Kas ir tas, ko jūlijā aktivizēt, kam pievērsties? Un te ir kārtas 6 kausi un 6 pentakli. Aktivizēt procesus, lietas, notikumus, idejas, ko jau sen ir gribējies realizēt, un tad likās, vai nav atbalsta, vai nav resursu, vai nav citu iespēju to realizēt. Tagad šis ir laiks tam pievērsties. Nenovērtēt par zemu apkārtējo atbalstu. Iespējams, ka cilvēki atbalsts vai jebkāda veida resursi ir jau blakus. Vienīgais, kas ir nepieciešams, pateikt, hei, man ir nepieciešams tavs atbalsts, vai hei, vai tu piedalies ar mani, man ir tāda un tāda ideja. Jo, ja mēs jautāsim, ja mēs pēc kaut kā lūksim, visdrīzāk mēs arī saņemsim atbalstu. Un tikpat labi varbūt otrādi, ka mūs uzrunā seni draugi vai tuvi mīļi cilvēki, lai mēs atbalstam, lai mēs iesakam vai kaut kādā veidā palīdzam. Bet tā nebūs tāda vienam otru izmantošana, tur būs iespēja vienlaikus gan kaut ko dot, gan arī saņemt pretim. Arī kaut kādas sentimentālas lietas un procesus var šajā mēnesī aktualizēt, kaut ko kopā padarīt, vai senie draugi, hei, varbūt beidzot satiekamies, vai, nezinu, salidojumi, jā, vai uzzvanīt, satikties, aizbraukt pie kāda, kur sen ir gribējies, bet nesanāca laiks. Tagad var atrast tam laiku un to izdarīt. Vai atrast citus veidus, kā par sevi atgādināt, vai kā iepriecināt sev tuvus cilvēkus. Tā kā tāds kopā būšanas laiks ar tādu reizē sentimentu un kas ir bijis, tajā ir vērtība arī šodien. Un iemācīties to paņemt, un ja vajag palūgt paprasīt, vai reizēm, ja kāds palūdz, tad savukārt piekrist un atbalstīt. Kas ir tas, ko jūlija mēnesī mazināt vai vispār nolikt malā? Un te savukārt ir kārtas 9 zobeni un 3 zobeni. Un te ir jāliek malā visa veida kreņķēšanās. Jā, protams, varbūt kaut kādi lielāki, mazāki kreņķi, bet būtiski ir likt malā to pārspīlēšanu, ka viss ir slikti, vai nekad vairs nebūs labi, vai šis ir sliktākais, kas ir bijis. Tāpēc, ka var būt tendence no mušas uzpūst ziloni. Un tas, ko darīt, ja ir kaut kāds kreņķis vai pārdzīvojums, tad vispirms to ziloni atgriezt mušas stāvoklī un tad ar to kaut ko darīt, bet nevis no visām mušām plūst lielus ziloņus un tad domāt, ko ar to problēmu ziloņu dārzu darīt un kāpēc dzīve apbižo un kāpēc viss ir tik netaisnīgi. Jo visdrīzāk, ka tur gadīsies iesprūst un tas nedos risinājumu, tas nedos kaut kādu izeju, tas vēl vairāk var samilzināt to sajūtu, kurā esi un veidot sev tādu domu vai hausu vai tādu pāranalizēšanu strupceļu, ka liekas, viss ir slikti, izejas nav. Nē, izeja vienmēr ir, ja vien mēs paši tās izejas durvis nesabloķējam ar savu pārlieku analizēšanu vai pārspīlēšanu. Un visbeidzot, padoms lieliskam jūlijam ir 2 kausi un 8 kausi. Un padoms saka tā, ka atrodi cilvēku, ar kuru tu jūties labi, un aizēji prom no ikdienas,
prom no steigas, paesi tādā divvientulībā, vienalga, vai te runa par romantisko divvientulību, vai vienkārši tādām ciešām draudzīgām saiknēm, atrast laiku, paiet malā no ikdienas burzmes, paiet malā no ikdienas darbiem un pievērsties tādai kopā būšanai, emocionālam tuvumam un tādām sirsnīgām sarunām. Tā kā, lai lielisks jūlijs, lai jūlijs mūs lutina, un lai šī kāršu prognoze arī palīdz tev veidot lielisku jūlija mēnesi.